Vienādojuma sakne ir skaitlis, kuru ievietojot vienādojumā nezināmā mainīgā vietā, iegūst patiesu skaitlisku vienādību. Ja mēs iedomājamies šādas šūpoles, tad vienādojuma sakne ir lielums, kas nodrošina šūpolēs līdzsvaru. Tādā gadījumā vienādojums ir patiess. Tātad vienādojuma sakne ir skaitlis, kuru, ievietojot vienādojumā nezināmā mainīgā vietā, iegūst patiesu skaitlisku vienādību. Piemēram, vienādojumam 5x mīnus 8 vienāds ar 7, sakne ir 3, jo šī ir patiesa vienādība. Lineāram vienādojumam var būt viena sakne, bezgalīgi daudz sakņu vai arī nevienas, ja vienādojumam nav atrisinājumu. Vienādojuma saknes nosaka, kā mainīgais ietekmē vienādojuma patiesumu. Apskatīsim dažus piemērus, atrisinot šo vienādojumu, iegūstam, ka nezināmais ir 3. Šajā gadījumā vienādojumam ir tieši viena sakne, jo ir tikai viens šī vienādojuma nezināmā atrisinājums, un tas ir trīnieks. Savukārt šim vienādojumam, jebkura nezināmā x vērtība padarīs vienādojumu par patiesu, tātad tam ir bezgalīgi daudz sakņu. Bet šim vienādojumam neeksistē tāda x vērtība, kas padarītu vienādojumu patiesu, tātad tam nav sakņu. Skaties, saīsinām vienādojumu izņemot vienādos nezināmos un redzam, ka 6 nu nekādi nav mīnus 4. Un lai kādus vienādus skaitļus tu pievienosi abās pusēs, vienādojums būs aplams, tātad šim vienādojumam nav sakņu. Vienādojuma sakne ir atslēga, kas atver durvis uz vienādojuma noslēpumu, to vai vienādojums ir ar mums godīgs vai mānās, jo ir aplams vienādojums. Tā var būt viena konkrēta vērtība, bezgalīgi daudzas vērtības vai pat neviena, atkarībā no vienādojuma rakstura. Atceries, atrast vienādojuma sakni nozīmē atrast to skaitlisko vērtību, kas padara vienādojumu patiesu.